Labdien! Ar jums kopā ir Elīze, un šajā video es parādīšu, kā es pelnu bitkoinus bez maksas. Kas ir bitkoins? Bitkoins tā ir kriptovalūta, kuru pelna internetā, bet ar kuru var norēķināties internetu veikalos, protams, ne visos, bet ir vietas, kur var ar viņu maksāt. Tāpatās viņu arī var pārvērst citā valūtā caur mājiņas punktiem. Tā kā tā ir reāla nauda, ko mēs varam internetā paralēli sirojot pa internetu pelnīt. Šeit man ir atvērtas vairākas mājaslapas, kurās ik pēc stundai man ir jāievada kapča, un man par to ieskaitās kāda daļa no kriptovalūtas. Parādīšu jums, kā tas viss notiek. Pašā sākumā jums ir jāpiereģistrē bitkoina maciņš. To es jums parādīšu kādā citā video, bet šeit es jums parādīšu, kad jums jau maciņš ir, un kā jūs varat paralēli mazliet paklikšķinot, papelnīt kādu naudiņu. Protams, naudiņas nav daudz, bet ja jūs klikšķinat daudz mājaslapas, jo viņas ir ļoti daudz un dažādas, ir tādas, kur kapča jāievada ik pēc 5 minūtēm, pēc 10 minūtēm, pēc pusstundas. Es esmu izvēlējusies tādas lapas pagaidām, kur jāievada ik pēc stundai, un man pagaidām tas apmierina. Kā tas notiek, tūlīt jums parādīšu. Tātad atrodam kādu mājaslapu, kurā esam piereģistrējušies. Tā, man jau šeit jau ir ievadīts maciņš kriptovalūtas. Un tad spiežam. Un šeit ir jāievada tā kapča, pa ko es jums teicu. Ievadam kapču. Spiežam uz šeieni, un mums parāda, ka mums ir ieskaitīti 400 satoši. Tās ir tādas naudas vienības, kuras pēc tam šī mājaslapa, kad ir sakrājies, piemēram, šajā mājaslapā, kad ir sakrājušies 6000 satoši, viņi pārskaita uz jūsu bitkoina maciņu. Tad jūs šeit varat spiest, pagaidām viņiem ir kaut kāda pauzīte, pagaidām viņi nepārskaita. Bet, kad jums ir sakrājusies tā summa, tad parādās šis lodziņš, kur jūs uzspiežot, jums tā nauda automātiski pāriet uz jūsu bitkoina maciņu. Tā kā ir ļoti ērti. Taisam nākošo mājaslapu. Šī ir drusku atkal savādāka. Bet arī, kas pēc stundai, man, redziet, laiks jau ir, cik es esmu palaidusi garām, gan arī 2 stundas. Bet tas nav tik traki. Pa 1 stundu jums sakrājās 500 satoši, kuri arī, kad jūs esat sakrājuši 6000, uzspiežot uz šo lodziņu, jums pāriet uz bitkoina maciņu. Tātad spiežam get reward. Kad laiks ir iztecējis tā stunda, par kuru jums maksā. Meklējam. Tā, redziet, te man ir ievadīts bitkoina maciņš. Spiežam uz zaļo kvadrātu. Spiežam atkal. Katrai lapai ir jāatrod tie lodziņus, kuriem ir jāspiež, jo viņos ir daudz reklāmas. Lai liek jūs nespiest uz reklāmām, jums vienkārši jāpiešaujās, kuri ir tie īstie lodziņi. Tā parādās, kur jāieraksta kapča. Spiežam tālāk. Un viss parāda. Jūs esat vinējuši 500 satoši. Citās mājaslapās, redziet, rāda pulksteni, kur jūs redzat, cik jums jau laiks ir pagājis. Tātad laiks sāk iet. Viņš ieslēdz stundai, un kad jau būs pāri stundai,
šeit jau būs sakrājušies 500 satoši, un tālāk kaut jums stāvēs visu dienu atvērta šī lapa, vairāk pa 500 satošiem jums šeit nesakrāsies. Tā kā, ja jūs esat attaisījuši vairākas lapas vaļā, tad jūs zinat, ka apmēram viņas visas jāmaina vienā laikā, un tas ir samērā ērti. Spiežam uz nākošo, un tā ik pēc stundai mēs visu pagarinām. Redziet, maciņš man jau te ir ieradīts. Spiežam šeit, rakstam kapču. Gribu jums parādīt, ka tās kapčas ir dažādas, tā kā paiesim vēl uz citām mājas lapām. Lai jūs redzētu, kas tur ir jādara. Tā viņa liek pagaidīt. Labi, netērēsim te laiku, lai viņš te... Viņš saka, ka it kā kaut kas nebija korekti. Pamēģināsim vēlreiz no jauna uzrakstīt. Pagaidām, ko viņi tagad teiks. Jā, re, ko viņš te rāda. Ka esam tagad nopelnījuši 100 satoši. Kopā mums ir 600 satoši, jo es tikko to mājaslapu tikai sāku. Un kā 5500 vienreiz nedēļā, kurā tad dienā viņi pārskaita uz Bitcoin maksi. Jā, reku laiku mēs varam redzēt 59 minūtes un 21 sekundi. Tā, ejam tad uz nākošo. Šī atkal ir tāda lapiņa. Katrā jāpiešaujās uz tām īstajām vietām, kur ir jāspiež, jo katrai ir sava kaut kāda nianses. Nu, redziet, ir arī tādas kapčas. Piemēram, rakstīts, atzīmējiet tos attēlus, kuros ir ziedi. Un aizgāja laiks. Šeit skaitās tikai pa 200 tiem bitcoiniem. Tikai nevis 200 bitcoini, bet 0,0000200, ja, jo bitcoins var pārdot nevis tikai par vienam bitcoinam, bet var pārdot arī 0,005 bitcoini. Tā kā šeit mēs krājam pa kapeciņai, bet nedēļas laikā strādājot ar daudzām mājaslapām, pa nedēļu tomēr sakrājās. Un jo intensīvāk klikšķina, jo sakrājās vairāk. Tā, spiežam uz nākošo. Te arī man jau bitcoina maciņš jau ir automātiski saglabājies. Kāpēc vajadzīga tā kapča? Kapča prasa atzīmēt, tāpēc, lai pārbaudītu, ka jūs neesat robots. Robots nevarēs tomēr atzīmēt to, ko viņi jautā, piemēram, šeit atzīmēt, kur ir redzamas mašīnas. Un, ka viss ir pareizi. Tad viņi ieskaita 405 satoši. Un tie satoši pēc tam pārvēršās tur 0,00000 cikos tur bitcointos, bet tā, kā es teicu, pa nedēļu sakrājās. Tā, spiežam uz nākošo. Atzīmējam, ka neesam robots, tūlītās mums iedos kapču, tā mazgabarīta automašīnas jāatzīmē. Pieņēma mūsu zīmējumus. Un viss nav laiks aizgāja. Šeit atkal ka 20,000 sakrājās, tad arī automātiski pārskaitās uz bitcoin maksiju. Tas ir ļoti ērti. Piemēram, šis man patīk ar to, ka šeit ik pēc 10 minūtēm. Kad es atceros, tad es viņu atzīmēju, bet kad nē, tad vienreiz stundā, tā kā man tas nav tik aktuāli. 200 satoši ir vinēti. Man patīk tas, ka šeit stundas laikā, ja atcerās ik pēc 10 minūtēm, te pamainīt, tā var nopelnīt vairāk drusku kā uz tām mājaslapām, kur ik pēc stundai. Tā kā tā viena mājaslapa, kur bija katru stundu tikai pa 200 satoši, tad šeit stundas laikā var 1000 pa 2000 nopelnīt.
tās mājaslapas, kur ik pēc 5, pēc 10 minūtēm jāatzīmē kapča, arī smuka laiks aizgāja. Ir plus ir tāds, ka tur var nopelnīt vairāk. Bet tad ir jāsēž pie datora un tik jāklikšķina. Tā kā man sevišķi klikšķināt visu laiku negribās, man ir citas darīšanas, tad man patīk ik pēc stundām. Naudiņa krājās, protams, daudz lēnāk, bet tā ir katra izvēle. Šī, piemēram, mājaslapa ir pirmā, ar kuru es vispār sāku strādāt. Es ar viņu strādāju visu laiku tikai ar vienu pašu, viņa man paralēli stāvēja visu laiku atvērta. Bet tad kaut kādīgi man ienāca prātā ar vairākām pastrādāt, jo es redzēju, ka man jau no šīs pašas vienas lapas jau ir sakrājusies pietiekami laba naudiņa, ka es varēju iemaksāt kādā citā projektā. Un tad es izdomāju, ka pēc gan nepamēģināt ar vairākām uzreiz. Redziet, ir 692 bitcoin aiz nulles, cik daudz, ja? Bet katrā tanī lapā ir arī kaut kādas loterijas iespējas. Redziet, šeit ir atzīmēts, ka ja jums kāds numuriņš jums šeit izkrīt, jūs varat vinēt arī lielākas summas. Un man tad ir bijušas, piemēram, šī tāda summa, tā kā var paveikties un nopelnīt arī lielākas. Protams, pārsvarā krīt šitās mazās, bet ir trāpījusies man laikam 1 reizi vai 2 reizes arī šī tāda summa. Tā kā iesaku pamēģināt, man liekas šitas pat interesantāk nekā klikšķināt uz reklāmām, jo šeit var nopelnīt vairāk. Tā kā mēģiniet. Apakšā es jums iedošu linkus, kur var pieregistrēties uz šīm mājaslapām. Ar jums kopā bija Elīze. Līdz nākošai reizei!